Tad sveiciens visiem vēlreiz šajā skaistajā vakarā vai rītā, kā nu kuram un kā kurš tagad skatīsies šo ierakstā, vai arī tiem, kas piedalās šodien klātienē. Tā mani var labi dzirdēt, redzēt, tas viss ir ļoti labi. Mēs jau iepriekš te nedaudz vārdus pārmijām, tātad mūsu webinārs šodien ir veltīts nekam citam, kā tikai un vienīgi pasīvajam ienākumam. Un varbūt tās ļoti daudziem būs klikšķis to, ka es teikšu, ka arī man pirms 10 gadiem likās, nu, ko tur kā tur, tas viss var pagaidīt. Un tagad man liekas, ka pilnīgi noteikti ir vērts sākt pilnīgi jebkad, jo laiks skrien, bet ja mēs paspēsim savu naudu pavairot un no naudas uztaisīt naudu, un ja mums būs šis skills un prasmes par to, kā savējo naudu pavairot pasīvi, mēs vienmēr būsim brīvi. Tāpēc, ka neatkarīgi no tā, cik mums forši būtu mūsu algotais darbs vai mūsu privāta prakses darbs, tas jebkurā gadījumā ir būris, jo mēs vienalga esam no tā atkarīgi. Bet pasīvais ienākums, viņš dod tev to brīvību, un mūsu webinārs ir tieši šodien par to. Un Aigars par to izstāstīs smalkāk, kā manējais mentors, cilvēks, kurš man iemācījis visu, ko es zinu par kripto, cilvēks, kuram es sekoju, jo viņš veiksmīgi ir uzbūvējis biznesu Latvijā sev arī tā kā pierādot gan tādā kā zemes biznesā, jau uztaisot vairāk kā miljonus vērtu biznesu, gan arī, protams, šajā virtuālajā biznesā, kad pirms 10 gadiem Aigars sāka, ja un šobrīd ir viens no pelnošākajiem cilvēkiem, es vēl tad teicu, tas ir kaut kas skemīgs. Tagad es bez tā jau vairs nevaru dzīvot, tāpēc jā, Aigar, mikrofons pie tevis. Sveiki, man sauc Aigars Gerke. Pārstāvu dažādus projektus, vienmēr ir piesaistījuši šī te arī pasīvā ienākuma gūšana. Šodien runa mums būs par sociālo tīklu Unilive, kurš ir ļoti līdzīgs TikTokam, tikai ar ļoti daudzām priekšrocībām. Ja TikTokā pieņemsim cilvēkiem, lai iziet strīmos un sākt nopelnīt kaut ko, vajadzēja tur daudz sekotājs, tad Unilivā to var darīt no pirmās dienas. Un šodien drusciņi arī pieminēšu to, ka mums šeit ir gan pasīvais, gan arī tā var teikt aktīvais ienākums, jo izējot strīmā, nu tā tomēr ir kaut kāda aktivitāte, ja, bet pluss ir tas, ka to var darīt no jebkuras vietas pasaulē. Sociālais tīkls ir pieejams apmēram gadu. Sākumā viņš bija testa versijā, viņā varēja reģistrēties tikai pēc tāda ielūguma faila. Viņš nebija publiski pieejams vēl ne Play Marketā, ne App Store. Šobrīd viņš ir publiski pieejams. Tātad, ja kurš cilvēks var lejuplādēt šo te aplikāciju, sākt veidot savu kontentu, strīmot, saņemt dāvaniņas, sākt kaut ko nopelnīt, bet ja viņš grib sākt nodarboties tieši ar kapitāla pavairošanu, izmantojot vēl papildus produktus, viņam obligāti vajag iegūt referālo kodu no kāda cilvēka. Ja? Tāpēc visiem tiem, kurš skatās šo webināru, tad jūs variet uzreiz jau palūgt šo te ielūgumu kodu cilvēkam, kurš jūs uzaicināja uz šo te webināru. Nu, lūk, tātad izstāstīšu īsi un galīgi vienkārši. Tātad sociālais tīkls kā TikToks, jebkurš cilvēks pilnīgi no nulles var sākt nopelnīt savus pirmos līdzekļus, vienkārši reģistrējoties un sākot veidot live streams. Ja? Tātad streams, ja jums ir kaut kāds interesants nodarbi vai ko jūs gribat vēstīt, cilvēki jūs skatīsies, vienkārši jūs varat nopelnīt uz dāvaniņām. Ja? Tur ir dāvaniņas, ka cilvēki skatās streams, dāvina dāvanas. Tas ir viens veids. Es pārsvarā tur nodarbojos ar otru veidu, par cik šis te sociālais tīkls, viņš arī izveidoja savu kripto biržu, un, kā mēs zinām, katrai kripto biržai ir savs tokens. Un pirmajā gadā vienmēr, teiksim, token turētājiem ir piedāvāti visizdevīgākie noteikumi. Šobrīd, sākot no 144% gadā līdz 300% gadā, ja cilvēks šo te tokenu ieliek stakingā, tas nozīmē, es nopērku šo te tokenu un iesaldēju uz gadu, piemēram, vai uz mēnesi. Atkarībā no summas un no termiņa ir šis te gada procents veidojās. Nu, lūk, tātad tas ir īsumā tas, ko mēs šeit varam darīt. Kompānija strauji attīstās, atver ofisus daudzās pasaules valstīs. Šobrīd ir noslēgts arī līgums ar AliExpress,
Un kas ir ļoti interesanti, kad, ja cilvēks pēc jūsu referālās saites sāks lietot šo te sociālo tīklu un kaut kad iepirksies arī caur savu profilu šī te marketplace'ā, tad arī jūs saņemsiet komisijas no visiem pirkumiem, ko viņš iepērkās, piemēram, AliExpressā. Tas vienkārši fantastiski. Varbūt īsumā Elizabete var izstāstīt par saviem pirmiem iespaidiem Unileverā. Jā, es ar prieku par to padalīšos. Tas gan vairāk tieši būs saistīts ar to pirmo veidu, kā var nopelnīt. Jo, manuprāt, šeit ir lielākā daļa cilvēku, tomēr, kas šo skatās un klausās, ir tomēr vairāk ieinteresēti par otro veidu. Es ticu, ka visiem ir darbi, biznesi, universitātes, ģimenes, vienkārši viss vēlas kaut kur gūt papildus ienākumus. Tad tas ir tas otrs veids, par kuru vēl pēc tam paturpinās Aigars, pastāstot, ar kādām summām var sākt un kur var beigt. Bet jā, parunājot par šo, man interesē īstenībā abi veidi. Protams, arī es esmu izmantojis šo otru veidu, un es arī savus līdzekļus šeit ieliku. Es nopirku tātad šo iekšējo monētiņu, viņa man katru dienu, 3 reizes dienā es redzu to, kā es iegūstu bonusus, un kā viņa aug, un kā viņa pieaug. Bet runājot tieši par pirmo veidu, es ļoti aizraujos pat ar sociāliem tīkliem. Es dievinu visu šo sociālo vidi, un tā kā man 20 gadus jau ir savējā privāta prakse, kurā es strādāju ar astroloģiju, kārtīm un runām, un daru to vairākās valodās, man bija ļoti viegli adaptēties, un šīs kārtas tātad sākt izmantot, jā, tātad Unilive platformā, un šobrīd jau ar lieliem panākumiem man ir sekotāji, man ir laiki, esmu šodien saņēmusi pirmās lielās dāvanas, pirmo savu lielo, teiksim, paychecku. Tā kā es esmu priecīga, un šī ir mana, teiksim, šodien bija mana pirmā, teiksim, oficiālā pirmā tāda, es varētu teikt, tāda Unilive darba diena, jo es nostrīmoju. Manuprāt, bija neatceros 4 vai 5 stundas, jā, jo es skatījos, lai ir obligāti 4, lai man vienkārši ieskaitās, un to tad es plānoju darīt mēnesi no vietas, lai man būtu arī, teiksim, jā, šī zvaigznīte, jo naudu izvedot ārā pie otrās opcijas, mums ir kādam blogerim ar zvaigznīti jāuzdāvina dāvaniņa. Un tās dāvaniņas var būt lielākā arī naudas apmērā, tāpēc, manuprāt, ir izdevīgi būt tam zvaigžņu blogeriem, tie, kuriem interesē strīmot. Okay, es tad izstāstīšu vairāk par šo mehānismu, kā tas viss darbojās. Tātad pirmais solis, tad vienkārši tas cilvēks var sākt taisīt savus live streamus, un saņemt vienkārši dāvanas cilvēku, kas viņam kaut ko uzdāvina. Nākošais moments, tad, kad cilvēks sāk piedalīties šo tokenu pavairošanā, man, lai izņemtu savu nopelnīto tokenu, 5% ir jāsamaksā zvaigžņu streameriem. Ko tas nozīmē? Kad jūs tikko piereģistrējaties, jūs esat vienkārši streamers. Pēc noteikta laika to kompānija izlemj, kādu pievienoto vērtību jūs esat radījuši šī te platformai, vai jums ir auditorija, vai jūs streams tur laiko, vai jums dāvina dāvans, vai jūs radat šo te aktivitāti sociālajā tīklā. Ja īpašniekiem tas patīk, kā jūs darbojaties, viņi piešķir jums zvaigzni. Un mums cilvēkiem, kuri pavairo šo te savu kapitālu, šī te komisijas maksa, mums ir jāuzdāvina tieši zvaigžņu streameriem. Ja mēs dāvinām parastiem streameriem, mēs, protams, arī to darām, bet tas mums neieskaitās šī te komisijā. Tātad man, lai izvešanai, vajag obligāti zvaigžņu streameriem uzdāvināt. Un ko es varu pateikt, ka zvaigžņu streameri nopelna ļoti liels līdzekļus, ja tas ir tūkstošos mēnesī. Un tur var dienā tūkstošos nopirkt. Ja, jo cilvēki, kur jau ir ilgāku laiku šī te sociālajā tīklā un nodarbojas tieši ar šo te naudas pavairošanu un struktūras veidošanu, tur summas grozās par $1000 dienā, peļņas jau iet cilvēkiem. Un tā kā summas ir lielas, tāpēc parastam streamerim ir, kā teikt, pirmais mērķis kļūt par šo te zvaigžņu streameri. Un tātad, kādas summas grozās šīs te kapitāla pavairošanai? Tātad sākums ir kaut no $100.
$100 vērtībā ir jānopērk šis Unimex tokens un jāieliek stakingā. Var ielikt uz mēnesi. Ja? Tad mēnesi gada procents ir 144% gadā, kas ir 12% mēnesī. Savukārt, izvadot ārā 5% jāsamaksā, tad tīrais tur būs 7%. Visas šīs tabulas, aprēķini, prezentācijas, tas viss ir pieejams kopējā komandas čatā, kopējā Unilife čatā, līderu čatā un tā tālāk. Tā kā es šodien galīgi neiedziļināšos, vienkārši pateikšu, ka pats izdevīgākais variants ir iepirkt tokens $5000 vērtībā, tad var iesteikot uz gadu, un gada procents ir 25% mēnesī sanāk. Un kas ir ļoti interesanti, ka šo procentu mēs saņemam katru dienu. 3 reizes dienā mums ir izmaksas. Un to naudiņu, ko mēs iegūstam, mēs varam jebkurā brīdī pārdot, izvest ārā uz savu maciņu un iztērēt, aiziet uz veikalu. Vēl viens pluss ir tas, ka mums visu laiku šis tokens aug. Jo, ja mēs runājam vispār par kriptovalūtu nozaru, tad ir jābūt 3 tādām galvenajām sastāvdaļām, lai šis kripto aktīvs pieaugt. Tātad ir jābūt pamatā kaut kādai tehnoloģijai, ir jābūt auditorijai un ir jābūt, kam mums vēl ir jābūt, community. Jā, community ir jābūt lielam community, un šeit tas viss ir tātad sociālais tīkls, pats ir produkts, jā, produkts ir jābūt auditorijai, kas to produktu lieto, un sociālajā tīklā mums katru dienu nāk ar vien vairāk cilvēku. Līdz ar to, tad, kad es iegāju jūlija mēnesī atvērās šī birža, šis tokens maksāja 19 centus, šobrīd viņš maksā jau 26,5 centus. Ja? Tātad katru nedēļu viņš padrusciņai pieaug. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie līdzekļi, ko jūs iesteikojāt sākotnēji, atteiksim, man pa 5000, tur sanāca 27,000 tokeni, ja? Šobrīd man jau tie 27,000 tokeni vairs nav 5,000, bet jau 7,000 vērtībā, piemēram, ja? Kas man pēc gada būs pieejami, bet katru dienu es uz viņiem saņemu procents. Un tur tātad dalās pa 100, pa 300, pa 1000, ja? Un 5,000. Šī tabula arī viss ir pieejama. Tagad katrs var sākt ar mazumiņu, un tie, kas var atļauties, sāk uzreiz ar 5, ja, vai kā grib, teiksim, tie, kas iesteiko pa 10,000 vērtībā, viņiem reāls mēneša ienākums ir kaut kā $2,000. Tā ir, kārtīga alga, ja, tur redz, kurš tāda alga pat nopelna, ja, tur dažās valstīs. Tā kā, īsumā tā. Un pieņemsim, atšķirībā pats sociālais tīkls ir daudz interesantāks kā TikToks, jo TikTokā mēs daudz ko nevaram izdarīt. Mēs nevaram īziņās aizsūtīt referālās saites, mēs nevaram bildes sūtīt īziņās, mēs nevaram balsi īziņas sūtīt TikTokā. Tas nekas nav iespējams. Teiksim, Unilife tīklā mēs varam pat video zvanu veikt tieši sociālajā tīklā. Un kas vēl ir būtiski, pieņemsim, cilvēks atrodas Dubajā. Dubajā nedrīkst sazvanīties ar WhatsApp, nedrīkst sazvanīties ar Telegram, bet ja cilvēkam ir lejuplādēts Unilevs un viņš atrodas Dubajā un es atrodos jebkurā citā valstī, tad mēs varam sazvanīties ar video zvanu tieši Unilevu sociālā tīkla ietvaros, ja, un sarunāties ar video zvanu, kas nav iespējams izdarīt ar Telegram un WhatsApp. Tā kā Unilevā ir ļoti daudz priekšrocības. Tātad var sūtīt dokumentus vēstulēs, var sūtīt referālās saites, kuras var atvērt. Ja? Tātad var sūtīt attēlus, balsziņas, un nekas tāds nav iespējams TikTokā. Jā, varbūt Elizabete var kāds jautājums varbūt. Jā, es tieši arī tagad iegāju Unilife Instagram lapā, kur es arī tāds aktīvi izskatīju, un man ļoti rezonēja tas, ka viņi ir tikai tā kā vairāk jau kā gadu, bet šie starptautiskie pasākumi, kuri notiek visā pasaulē, teiksim, konferences, semināri, webināri, ceļojumi, kurus viņi rīko, tas ir tik ļoti, ļoti iespaidīgi, kad viņiem ir ārkārtīgi tālajoši mērķi. Arī, kad es klausījos trešdien webinārā,
TikToks tā kā vēl nav listots Amerikas Savienoto valstu, tā kā tā kā akciju, ja, tā kā listību nav iespējams nopirkt, tāpēc, kad īpašnieki ir ķīnieši. Un Unilife cer, ka viņi varētu tikt šajā staking tā kā listā vēl pirms TikTok, un man tas likās ļoti vērienīgi. Viņiem plāni ir vienkārši grandiozi. Un, teiksim, šis sociālais tīkls tikai un vienīgi attīstās, un, manuprāt, tie, kas tajā ieies tagad, tie būs pelnošākie cilvēki nākotnē, neatkarīgi no tā, vai cilvēki vēlas to darīt pasīvi vai aktīvi. Un dzīve ir dzīve, mēs nekad nezinām, kas notiks, un kaut kādā mirklī mēs varam teikt, ka jā, varbūt to dara pasīvi, bet citreiz mums ir tā, ka pēkšņi mums kaut kas pamainās, un mēs sākam jau to darīt aktīvi. Tā kā man ļoti patīk tas, ka kompānija ir tā kā aktīva, ja viņiem ir gan visi tie, teiksim, tas arī tā mārketinga sadaļa, ja, tas, ko viņi dara un kā viņi rīko šos pasākumus un kā viņi attīstās, tas ir ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgi. Jā. Vēl ko var piebilst, tieši iesācējiem ļoti labi, jo es jau esmu gandrīz gadu, es esmu viens no pirmajiem, kas sāka par šo runāt, kā teikt, Eiropas telpā un krieviski runājošā telpā. Bet ko es pamanīju, ka man komandā ir cilvēki, kuri nekad mūžā nesaņem tos iziet TikTokā, ja? Viņi nekad mūžā tur nesaņem tos tur YouTube taisīt video. Šī te Unilive tīklā, viņi ļoti ar lielāko prieku iegāja, sāka tur ļoti vienkārši cilvēki, ļoti atsaucīgi publika, un cilvēki kaut kā varēja spērt šo te pirmo soli, un tagad jau es tur redzu, kā cilvēki ir izauguši, daži dabūjuši jau zvaigznes, daži veido kontaktu TikTokā un visās malās jau un sāk pelnīt, un, kā teikt, tikai aug, ja. Ļoti, ļoti labi tas ir tieši iesācējiem. Šeit viss ir ļoti vienkārši. Nav, publika vienkārši nav ne no viena, tur jākaunās, jābaidās, ka kaut kas nesanāks. Tas ir super. Aigar, man vēl jautājums ir par stakingu, kur tu teici, tātad var iesteikot tātad uz mēnesi, uz gadu, bet tad, kad tev nāk tas procents, tu teici, ka tur mēnesī var pelnīt, ja tur iesteikot 10 000 līdz pat 2 000. Tu to vari ņemt ārā, vai ja tu esi iesteikojis uz gadu, tu gadu neko nevari ņemt? Vai tos procentus, ko tu nopelni, tu vari ņemt ārā? Jā. Tie procenti, kas nopelnās, kas ikdienā ienāk, tos visus var ņemt ārā. Un šī te pamatsumma, viņi būs pieejami pēc gada, ja? Tas ir iesteikots. Tas tā kā bankas depozītā. Ieliek termiņu depozītus, viņam nevar pieskarties, ja? Šeit tas pats. Un tā summa, kas ienāk tie procenti, to var lietot katru dienu. Un tie, kas, piemēram, ienāk ar lielākām summām, viņi var darīt vēl, kā teikt, pieslēgt, salikt to procentu. Ko tas nozīmē? Teiksim, man ienāk kaut kāda summa, tikko man sakrājās $100, es varu, man nāk tokenos, ja, man tā summa nāk tokenos. Tikko man ir tie tokeni $100 vērtībā, es šo summu arī varu ielikt, ja uz mēnesi, piemēram. Tādā veidā man nākošajā mēnesī šī summa, kā teikt, atnāk apakaļ jau plus vēl no jaunajām summām, kas man ikdienā nāk, es varu atkal ielikt uz mēnesi vai uz 3 mēnešiem, tādā veidā vēl ātrāk, pieaudzēt to gadu procentu. Kā teikt, matemātika, saliktais procents, bet ja man vajag šos te līdzekļus, es varu viņus pārdot jebkurā brīdī. Pamatā es iesaku mēnesi vismaz nepārdot, pagaidi, jo mēnešu laikā arī pašu monētas cena pieaug. Jo visu laiku aug, katru nedēļu padrusciņai aug monētai vērtība. Tātad mēs saņemam tos procentus tajos tokenos, un pēc tam mēs viņu ja gribam izvest, tad mēs viņu nosvapojam uz USDT un varam izvest uz savu kaut kādu privāto maku, pareizi? Jā, jebkurā brīdī. Un pirms es viņus varēšu izvest, man vajag uzdāvināt to dāvanu. Tātad man tagad ir ienākušas dienas procents, man pieņemsim, man ir 100 tokeni iegājuši, man vajag 5% atdot, tātad 5 tokeni man vajag uzdāvināt. Un es ieeju pašā Unilive sadaļā, uzspiežu uz laiviem, paskatos, kas ir laivos, apskatos, kuram ir zvaigzne, nospiežu uz to cilvēku, nospiežu uz dāvaniņu, izvēlos, ka es dāvinu Unimexos tieši, un tur ir katrai dāvaniņai ir savu vērtību. Es tur varu 5 dāvaniņas pa vienai monētai uzdāvināt vai 1 pa 8, un ja es tur, piemēram, dāvinu vairāk uzdāvinu,
šī reizē, viņš man tā kā uzkrājās. Nu, es neko nezaudēšu. Ja man, piemēram, ir jāuzdāvina 5, bet es uzdāvinu 10, tad man tas nepazudīs. Ja? Es teiksim, nākošais man nebūs jādāvina, es izvadīšu. Ja? Tas man uzkrājās. Nu, ja dažreiz es neskaitu, piemēram, tur pa tik punktuāli, es vienkārši uzdāvinu vairāk ar rezervu kādam, ja? Kādai. un viss priecīgi. Un arī atšķirībā no TikTok, piemēram, kāpēc pašam streamerim ir izdevīgāk būt Unilaivā, tāpēc, kad TikTok streameri arī nopelna dāvanas, ja, bet, lai viņi izvest ārā, viņi 75% atdod TikTokam. Viņiem paliek tikai 25% no tā, ko viņi nopelna. Šī tīklā 50% viņi atdod tīklam, platformai un 50% paliek viņiem. Tad viņi 2 reizes vairāk var nopelnīt nekā TikTokā. Nu, super. Un auditorija visu laiku aug, un par cik arī tā auditorija aug, kur tieši izmanto šo te kapitālu pavairošanas sadaļu, vien vairāk steiko, vien vairāk tur apgrozījums auga, vien vairāk. Un viņiem, lai visiem ņemt ārā, viņiem visu laiku dāvans jādod. Un ja viņi grib resteikot, viņiem arī visu laiku jādāvina. Tā kā zvaigžņu streameriem tur ir vienkārši paradīze tagad. Un biržai viņiem varbūt ir iespēja pasūtīt fizisku karti, vai tur nav iespēja pasūtīt fizisku karti? Jā, mums tagad arī to es gribēju pateikt. Mums tagad novembra mēnesī arī ir promo. Tātad, ja tur pēc mūsu referālās saites tur mēs izveidojam noteikti apgrozījumu, tad mēs varam šo te fizisko kartu arī vinēt. Ja, teiksim, mums kompānija uzdāvinās gan līdzekļu steikingam, viņi ieliks mūsu vietā kaut ko steikingā, un to nopelnīto naudu mēs varēsim savākt, to pamatsummu viņi paši savāks atpakaļ pēc tam, ja. Un plus karti, ja, un plus ceļojums, tur daudz, nu, mums šī viss saraksts ir publiskajos čatos, ja, kādi ir šie promo noteikumi. Tātad līdz 30. novembra beigām tas darbojās, jo mēs izveidojam lielāku apgrozījumu, jo mēs varam aizbraukt arī uz Malaiziju vai Singapūru, vai kur tur nākošie teiksim, sajiet, kur būs. Janvārī būs sajiet liela arī. Tā kā kompānija regulāri rīko. Tagad pēdējais bija kā reiz Singapūrā. Un ja kāds grib pasūtīt, nu mazums pēc tam kāds ienāk pie tevis decembrī vai... Pēc tam varēs pasūtīt. Tā, šobrīd viņš ir pirmo reizi viņš parādījās šīs te kartes, ja. Tad viņš tagad uz promo akcijām, tie būs pirmie lietotāji, kur saņem šīs te kripto kartes. Tie, kur aktīvāk paskatās. Viņām varēs norēķināties arī, jā? Jebkur principā varēs norēķināties. Viņas kā Visa, Mastercard, jā. Nu, super. Paldies, Eigar. Jāatcerās ir tas, kad ieiet iekšā var tikai ar kāda cilvēka referālo saiti. Un arī atšķirībā starp TikToku man ļoti patīk tas, ka kompānija ļoti aktīvi rūpējās par community, par cilvēkiem, ja rīkojot šos dažādu veidā pasākumus, webinārus, konferences. Tas tiešām ir kā tāds vesels darbs. Tur ir, viņiem ir vairāki čati, un arī tas Zooms, kurā es piedalījos trešdien. Es pat viņu nevarēju, tā kā būt viņā līdz galam, ja viņš 2 stundas gāja, un tie jaunumi, viņi tikai nāca un nāca, bet cilvēki klausījās un viss palika līdz beigām, tā kā tas ir iespaidīgi, ko šī kompānija dara, un, manuprāt, šis sociālais tīkls vienkārši būmos nākotnē un kļūst tikai aizvien populārāks, un tie, kas ieies tagad, tad tiešām varēs pelnīt, un to var darīt, pasīvi, aktīvi vai gan. Jā, arī live stream apmācošie notiek, ja, kur tieši kompānijas pārstāv, līderi, kas virs mums ir, ja, viņi tieši vada live streams, konkrēts apmācības streams, tur arī vairāk stundas, kur atbild uz jautājumiem un tā tālāk. Un arī jebkurā, tur ir zvaigžņu streameri un ir tādi streameri ar zilām tādām emblēmiņām. Un tie cilvēki arī, viņi arī piedalās šī te dāvana sadaļā, un šie cilvēki, viņi pamatā tieši pa Unilaivu var izstāstīt no A līdz Z. Tad, ja ir jautājums, var iet pie tāda cilvēka streamā, un viņš atbildēs uz visiem jautājumiem saistībā ar kā darbojās Unilaivs, kā iesteikot, kā izņemt visu šī sadaļa. Tā kā visu laiku, jebkurā brīdī naktī vai kad jūs pamodīsieties, jūs vienmēr
varēsiet saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Vai nu ieiet grupas čatā, jo te ir cilvēki no dažādām laika zonām, vienmēr kāds tur būs. Vai nu ieiet vienkārši atvērt Unilive un skatīties, kas ir streamā un uzdot jautājumus. Jā, brīnišķīgi, ļoti, ļoti vērtīgi. Atliek tikai darīt. Jā, protams. Atliek tikai darīt. Jā, nu vēl droši vien ir jāpasaka tas, jā, kad multikonta viņa nav oficiāli atļauti. Tas ir runājot vairāk par stakingu. Jā, tie, kas grib, teiksim, saņemt, mums pēc marketinga plāna mēs saņemam ienākumu no ienākuma arī. Tātad, ja zem mums kāds iesteiko, tad mēs no viņa ienākumu arī saņemam, ja tur no atsevišķa pula. Un, daudz cilvēku tur grib tā kā viltīgāk rīkoties un atvērt savu vairākus kontus paši zem sevīm. To var darīt tikai tik daudz kā ģimenes locekļi, jā, lai būtu reāli cilvēki, lai nav tā, ka tikai tukšs, kaut kāds e-pasts un reāli cilvēks tur nav, jo būs jāveic verifikācija. Jā, šobrīd viņi nav vajadzīgi, bet tuvākā laikā viņi būs vajadzīgi. Tātad, ja jūs nevarēsiet to kontu verificēt, jūs būsiet atvēruši tikai kaut kādu pliku kontu uz e-pastu, un jums tur būs līdzekļi, tur var būt problēmas ar izvešanu. Tāpēc jābūt reālam cilvēkam. Ja jūs varat uztaisīt 2-3 kontus, bet jābūt, tur ir brālis, māsas, sieva, tētis, mamma, un viss, lai var verificēties vajadzības gadījumā. Jā, un vēl man arī ļoti patika, jā, Aigar, kā tu arī teici, ja, kad, protams, ka mums par pamatu paliek tā kā, jā, mūsu pamatģimene Right Arms, jā, ar saviem arī produktiem, kuri, jā, teiksim, jā, šobrīd ir, kas mums ir mūsu pai mašīnītes, jā, un tie, kur arī tās iegādāsies tagad, es domāju, jā, pēc vairākiem gadiem būs viena no bagātākajiem cilvēkiem, tā kā to arī ir vērts darīt. Bet mūsu finanšu prātība mūs māca, kad ir jābūt vairākiem ienākumu avotiem, un jo vairāk viņi ir, jo tas kopējais groziņš tā kā kļūst lielāks un bagātīgāks, un īstenībā mēs vienkārši mācāmies gudrāk rīkoties ar savu naudu, un tas arī ir atsaucoties uz to, ko tu teici, ja, kad zeltraču laikā Vislielākie pelnītāji bija tie, kuri tirgoja lāpstas, ar kurām rakta zeltu, nevis paši zeltracēji. Un, manuprāt, šīs lāpstas tie ir šie vairākie instrumenti, kuri mums ir, un viens no tiem ir Pai, un vēl viens no tiem ir Unilife, un ļoti stabils, foršs, vērtīgs ar kolosālu procentu. Es vēl arī, kad uzzināju par šo, kad man Aigars ar šo visu iepazīstināja, es vēl aizsūtīju skrīnu, kur man ir uzlikts uz depozītu, uz uzkrājuma Svetbankā 1000 eiro pirms 10 gadiem ar 2,5% gadā. Jā, un vienkārši mēs to varam salīdzināt to, kas mums ir bankā 2,5 un šeit, kas ir 144% gadā, un te vēl nāk tev, tā kā ienākums, ja, kurš nāk 3 reizes dienā plus vēl tām papildus iespējām, ja, tā kā kas šeit ir. Un mums tā kā liekas, ja, kad, vienalga mēs to, piemēram, to naudiņu, ja, tā kā iesteikojam, mēs tāpatās viņu, teiksim, jā, saņemam, bet šeit man pat likās, kad Svetbank izturās daudz ierobežotāk un, teiksim, kaut kā netik ļoti diplomātiski, jo pirms mēs šiem līdzekļiem nevaru absolūti vispār pirms, jebkāda laika, ja tā kā tikt klāt vai rīkoties ar viņiem kaut kā, teiksim, savādāku, kas man liekas ir, piemēram, šādos, teiksim, tā kā projektos, kur mēs esam, tu vienmēr tiec klāt saviem līdzekļiem. Tā kā, lai vai kā tu viņiem, tā kā tiec klāt, jā, bet, šeit banka bez mazai pieprasa no tevis, jā, lai tev būtu kaut kādas, teiksim, veselības problēmas, ārkārtas situācijas, jā, teiksim, lai tu varētu tik klāt savajiem līdzekļiem. Bet te par to ir stāsts, ja katrā nozarē ir savas specifikas, tas vairāk ir par to, kad mēs, tā kā mums nevajadzētu aprobežoties tikai ar kaut kādām iespējām ieguldīt, pavairot savējo naudu bankā, jo tas procents tiešām ir smieklīgs, un tāpēc jau mēs redzam to, ka daudziem cilvēkiem ļoti nepietiek ar tiem līdzekļiem, kas viņiem ir, un šī vienkārši ir mūsu instrumentās, mūsu lāpstas. Jā, vienmēr atceramies to, ka jebkurā gadījumā
viss, kas ir saistīts ar kripto, tas attiecas uz augstu riska segmentu, tāpēc ar vēsu prātu neņemam kredītus, neņemam tos līdzekļus, kur mums ir vajadzīgi ikdienas dzīvošanai, ar vēsu prātu, tie ar brīvajiem līdzekļiem. Nu, pēc visiem finanšu prātības likumiem mums jebkuram cilvēkam ir jāmeklē papildus ienākumu. Tas ir uzrakstīts jau Eiropas Savienības dokumentā. Ir tāds dokuments finanšu prātība pieaugušajiem. Tur tas viss ir aprakstīts, ka katram cilvēkam ir jāsaprot tas, ka darba alga var izbeigties vienā dienā, darba spējas var izbeigties vienā dienā, tāpat nedrīkst paļauties uz pensiju, un katram cilvēkam ir jārada iespēja, jāmeklē iespēja gūt papildus ienākumu. Jā, un tagad jau ar mākslīgo intelektu arī aizvieto ļoti, ļoti daudzas profesijas. Mēs arī to redzējām, kad cilvēki, kad paņemot to pašu Latviju, pārdevēji zaudēja darbu veikalos, kad izveidoja šos elektroniskos robotus, kad tev ir šīs pašapkalpošanās kases, kuras tā klusām, bet ar milzīgu vērienu Latvijā ienāca. Līdz ar to par to skaļi nerunāja, bet ļoti daudz cilvēki pazaudēja darbu tanī mirklī. Un pavisam nesen, kā man arī bija tāds pilnīgi gadījums, kad arī labā kompānijā man strādā meitene, dāma paziņa ar maģistra grādu, manuprāt, viņai pat ir 2 augstākās izglītības, un viņai palūdza uzrakstīt atlūgumu. Un līdz ar to viņa bija satriekta, un kas man visvairāk tā kā rezonēja, kad augustā viņa man prasīja, kā būvēt šo pasīvo ienākumu. Un, kad es viņai izstāstīju, viņa teica, labi, vēlāk, man tagad nav aktuāli, man ir mans darbs. Un tagad, kad viņa man rakstīja, kā man būt, kā man tagad vispār tālāk dzīvot. Bet tur ir tas, ka mums ir šie instrumenti, mums ir šīs lāpstas, ja tev gadījumā kaut kas notiek ar tavu darbu, vai tu gribi paņemt pauzi, vai aizbraukt atvaļinājumā, vai kaut kas, ja kaut kas dzīvē notiek, tev ir šie vairākie ienākuma avoti. Un tā tiešām ir finanšu prātība, pat ne cik ļoti, cik iespēja, bet to, ka tas, manuprāt, vienkārši ir jādara. Tieši tā. Jā, labi, tad uz šīs svinīgās nots, es domāju, ka mēs esam izgājuši cauri, tā kā tiem, kas ir no šeit klātesošiem, vai tie, kas skatās ierakstā, ja jums tas interesē, zvaniet, rakstiet tam cilvēkam, kas jūs uzaicināja uz šo webināru, vai kas jums viņu atsūtīja, prasiet referālo saiti. Viņš noteikti palīdzēs jums piereģistrēties, uzsākt un pavērot savējo naudu, lai jums vienmēr ir daudz naudas visiem, lai vienmēr ir šī brīvība. Paldies, milzīgs! Paldies visiem klātesošajiem! Paldies! Paldies visiem! Atām!